Jēkabs ir aizbraucis uz treniņu, man beidzot bija iespēja nedaudz paskatīties skapī, ko es varētu vilkt uz šo tripiņu. Godīgi sakot, man gribētos iet uz veikalu un pirkt jaunas drēbes, bet es saprotu, ka es nevaru taču vienmēr uz katru ceļojumu pirkt jaunas drēbes. Pēdējā laikā es tiešām cenšos pāriest tādu minimalistiskāku garderobu, tāpēc es tiešām ceru, ka es noturēšos. Aizmirst visu, ko es tikko teicu, jo es tikko devos nelielā šopingā. Es iztos galīgi draņķīgi, jo es tikko atnācu no džima, bet es nevaru izskaidrot, cik es esmu priecīga, ka es tomēr aizgāju pakaļ jaunām drēbītēm. Un vispār es pēdējās dienas domāju, tā mana pievēršanās tam minimalistiskākam izskatam, tas reāli man atņem personību. Tāpēc liksim šo visu pie malas un paskatīsimies, ko es nopirku. Es ļoti sen jau gribēju tādas smukas blūzītes, jaunas krekliņus. Un man ir tāda sajūta, ka šie krekliņi stāvēja uz atlaidēm un gaidīja tieši mani. Pirmā ir šāda te blūzīte. Viņa ir tāda tumši lilā krāsā ar pumpiņām. Ak, Dievs! Kā man pēdējā laikā patīk pumpiņas. Paskatieties, mazliet uz maniem nagiem. Kā man liekas, kaut pēdējos 6 gadus es esmu apsēsta vienkārši ar pumpiņām, sauciet to, kā gribat. Un šī krāsa man nenormāli patīk. Nākamā līdzīga. Šī man ir nedaudz pa lielu, bet man ļoti patika, kā tas audums krīt, kā viņš spīd gaismā. Jo viņš ir tāds caurspīdīgi, tāds bēšīgs, bet tajā pašā laikā tāda sajūta, ka viņš nedaudz spīdētu, lai gan viņš nespīd. Šāda ļoti skaista. Šo, kad es ieraudzīju, es gribēju tiešām kliegt pa visu veikalu. Bet šī blūzīte, ak, Dievs. Labi, šeit kamerā viņa vispār neizstās interesanti, viņa visa saplūst, bet viņai ir ļoti skaistas rociņas, apakšiņa, aizmugurē. Vispār, jūs redzēsiet visu. Es noteikti šos krekliņus ņemšu līdzi uz malagu. Šāda žaketīte. Man kādreiz bija ļoti līdzīga arī ar šo audumu. Es nezinu, kā to sauc. Viņš ir tāds tā kā svītrots. Un es viņu izmetu, jo viņa vairāk nebija modē. Vai arī atdevu kādam, es neatceros. Un tagad es tādu pašu nopirku vēlreiz. Tad šādas zeķubiks es ļoti sen jau gribēju pamēģināt kādu outfit ar tādām zeķubiksēm. Es zinu, ka viņas ļoti ilgi jau ir modē. Man liekas, viņas varētu būt jau pat izgājušas no modas, bet kāds tagad grib. Šie ir no H&M. Viņi Nedaudz, viņi reāli smird pēc sintētikas, par ko man ir ļoti žēl, bet es nevarēju pretoties. Tās atkal ir pumpiņas, un viņš tā kā iet šitā. Šis, man liekas, ir tāds mūsdienu basics, bet man reāli vajadzēja jaunus krekliņus. Pelēkas bikses, trusenītes, un Lindeksā bija ļoti laba atlaidīta zeķēm. Tev 40 minūtes, lai sakrāvētu koferi. Kas ir loka? Es tev pateikšu visu. Es tev pateikšu, kādas drēbes tev jāņem līdzi. Kur tas notiekās? Apens, man liekas, tev nepietiks, jo tev viņas nav izmazgāts. Tāpēc nopirksim tur ziedz apens un zeķis. Nu, tu gribi zināt, kur mēs braucam, jā? Es gribu zināt. Bet tev jau bija hints. Nu, kā saloka. Tiešām? Kasaloka for some breakfast. Kasaloka? Tur tiešām rakstīs kasaloka? Jā. Lola? Lola. Nu jā, ka man ir disleksija. Uz Malagu? Jā. Tad mēs esam lidostā. Tā saulīte jau nāk parādīties. Nu, sveiki! Droši nāciet mūsu apartamentos iekšā. Šis būs mazais rūmtops. Uzreiz ienākot, kas mums šeit ir, pieliekamais. Ļoti labi, ka mums ir gludināmais dēlis un gludeklis. Jā. Jo ne visos apartamentos tas ir, tā kā tas ir milzīgs plus. Tālāk mums ir vannas istaba. Tāda bišķiņa old school, bet, ir savs šarms. Bidē,
kurš noteikti tiks izmantots. Ir guļamistaba. Tagad ir aiztaisīts loks ciet, mēs nevaram pastīties, bet tur arī skats nav baigi iespējīgais. Gulta, diemžēl, mums ir sadalīta uz 2 daļām. Nezinu, diemžēl, vai par laimi varbūt. Tad mums šeit ir skapis, kurā mēs noteikti saliksim visas pekselītes. Tad šeit nav nekas tik interesants, tālāk dosimies uz nedaudz foršāku daļu. Tad mums ir virtuve, no kuras pavadās arī ļoti skaists skats uz viesistabu. Un tālāk mēs esam jau viesistabā. Pats svarīgākā daļa, protams, ir balkons, jo kā tad Spānijā bez balkona? Apartamenti ir forši, tiešām approve. Es pastāstīšu, kā mums nenormāli labi paveicās, jo šobrīd ir, es pateikšu precīzi, 11:44. Loģiski, ka neviens Airbnb nepieņem ierašanos jau tik agri. Mūsu check-ins bija tikai 3, un mēs jau esam tikuši iekšā. Mums nenormāli noveicās, mēs atnācām nolikt tikai mantas ar cerību, ka vispār tas būs iespējams. Un beigās viņi pasaka, jūs apartamenti tikko tieši atbrīvojās. Nu, neatbrīvojās, bet viņus iztīrīja un tā. Tā kā mums ir nenormāli noveicies, mēs varam mierīgi bišķiņā atpūsties pēc ceļa, jo ceļš bija garš. Kopā bija jālido 4 stundas un 40 minūtes, protams, ar visu iekāpšanu, izkāpšanu. Tas izvērtās uz kādām 6 stundām. Tā kā ir jūtams sagrumiņš, bet dosimies iedzert kādu īstu spāņu kafiju. Uzēst kādu garšīgu bulciņu. Nu, tad jau jādodas uz to kafejnīcu, kas bija rakstīts zīmītē. Es tikko filmēju skaistu skatu reāli, un pie mums pienāk 2 sievietes, un es jau skatos aizdomīgs. Kaut ko bāž rokā, kaut kādus zariņš, kaut ko runā spāņu valodā, kaut ko ņemiet, tur tikos kādā katedrālē vajag. Protams, es jau redzu, ka viņi jau tur prasa naudu, kaut kādu ziedojumu. Es jau saku, jā, ka ejam projām, neko neņem. Viņas mums bāž sejā tos zariņus, lai mēs viņus ņemam, un tā kā kaut kādus ziedojumus baznīcai dodam. Un Jēkabs izvalk maku. Es tādu saku, nevelc ārā maku, tā kā reāli tā jāvirs. Es jau redzu, ka tā ir schēma. Es esmu strādājis veikalā, es zinu, kā strādā šitās schēmas no tiem čigāniem. Es ļoti atvainojos par rasismu. Viņš izvelk ārā maku un ņem ārā tos centus, un viņš saka, nē, 1 centu, viņam nav, viņam ir 5 centi. Viņš saka, reku, man nav, es dodu tev 5 centus. Viņš saka, nē, un viņš sāk rakņāties viņam pa maku brutāli ar savām ķepnām iekšā tajā makā. Es skatos, es domāju, ārprāts, Jēkab, nē, es ņemu to maku rauju varā. Un viņa tik turpina līst tajā makā. Viņa rāda uz manu somiņu. Viņa saka, tu maksā. Es saku, man nav skaidrs naudas. Tā kā vienmēr tā ir vispopulārākā atbilde, ko tu vari pateikt. Man nav skaidrs naudas. Un viņas paliek dusmīgas. Un tad viņi atkal vēl kārā. Es domāju, ak, Dievs. Bet labi, paldies Dievam, nekas tur Jēkabam baigi nebija. Tur nebija nekādi 20, nekas tur vēl. Viņam burtiski bija 10 centi, jo, protams, ka mums pārsvarā viss ir uz kartes. Tā kā jā. Šādi mūs tikko gandrīz aptīrīja. Ļoti skāps. Bet garšīgs. Viņš arī rūkts ir. Man parasti negaršo cepumu, bet šie tiešām ļoti labi.